Lieldienas. 4 brīvdienas. Brīvdienas izmantot lietderīgi. Runā jau, ka lieldienu laikā vajagot tā kā mazliet pieklust un paklausīties pašam sevi un padomāt. Un Latvijā ir viena vienīga vieta, kur var labi dzirdēt pats sevi. Un ja tu patiešām tā bez mūldēšanas gribi ieklausīties pats sevi un arī sevi tiešām izdzirdēt, tad nekas cits neatliek kā braukt uz Masalacu. Labdien! Te ir turisma centrs? Jā. Sveiki! Mēs jebko esam gatavi darīt, ko tu mums ieinteresēs, ko ir vērts darīt. Principā šeit ir stāsts par visām vecajām ēkām, kas ir pilsētā atrodās un kas ir redzams arī mūsdienās. Un ko tu vēl ieteikti? Tad mēs esam apsīdējuši šīs mājas, tās te ir sanumurētas, kartē ir. Jā. Ko tu vēl varētu sadarīt? Pavisam noteikti var doties Skaņā kalnu dabas parku. Ja mēs tagad esam Masalacā, un tas Skaņais kalns ir pa straumē uz leju? Jā. Ar laivu nevar aizbraukt? Ar laivu var. Nu, ko igauņi mīl skatīties Masalacā, kas viņiem patīk? Viņiem lielākoties zina, ko viņi grib redzēt. Viņi jau brauc skatīties muzeju. Es jums pavisam noteikti apmeklēju. Kas ir muzejā? 1300 pelīšu. Rotaļu suvenīru. Bet Pēles? Pēles. Tu esi uzbūvējis nevis uz kaut kāda portāla, bet tīri uz Google Maps to, ko viņš ļauj darīt. Jā. Tā ir vienkārši tā iniciatīva. Nu, tā ir mana iniciatīva. Ja gadījumā tiešām es neesmu, ja cilvēks skatās to mājaslapu, tad viņš vienmēr varēs atrast to informāciju. Tu neesi pirmais, kas šito ir atklāts. Jums nevienā informācijas centrā nav rādījuši, ko viņi būs šitā savietojuši. Kas to būtu domājis? Šķiet jau, ka informācijas centrs varbūt būs slēgts, bet te mēs sastapām būtībā labāko turisma čali, ko līdz šim esam satikuši šajā valstī. Tagad atliek tikai visu to, ko viņš te iedeva, censties vienas dienas laikā apgūt. Man vispār gribas ēst un reku ir tā kafejnīca. Labdien! Labdien! Šeit esot labāk ēst to pilsētā? Jā, protams. Tad mēs esam pareizi trāpījuši, Es domāju, ka jā. Ļoti labi. Ko pie jums var apēst? Šeit ir karbonādes un tur viss var skatīties. Es ņemšu vistas karbonādi. Nu, ko pēduši esam vienīgajā ēstuvē, kas šeit Masalacā atrodas. Būtībā nosaukums ir tā interesants. Igauņu valodā miks nozīmē kāpēc. Nebrauc garām igauņu domā, kāpēc nepēst. Tagad gribās kaut ko padarīt aktīvu, varētu mēģināt dabūt tās laivas rokā. Jā. Labdien, vai laivu noma? Sveiks, Pauli. Sveiki. Kā tev iet, Pauli? Gribās braukt ar laivu. Šodien gribi? Uzreiz, jā. Cik vien ātri var, kamēr vēl gaiss šādā. Labi, laižam. Kur mēs ir kaut kāda speciāla vieta, kaut kur pilsētas centrā, vai vajag sarunāt kaut kādu punktu? Nu, nāc tik ārā no Mikls, turpat jau arī būs. Kurā vietā? Nu, tepat tās nāc pa durīm ārā. Nu, gatavi? Jā! Labi, ka mašīnas nav jānes līdz šosei, lai varētu pabraukāties. Atcies, Gojko Mitīši bija tāda padomu filma. Jā, tas 2 reizes lielāks monam tev. Jā, un 2 reizes garāk laiba jums pa krācēm malas un čārēt tikai vienu pusi. Un es sīks puiku to redzēju, un tad es pēc tam domāju, kā tas čels ir dabūja gatavu. Lūk, jo tur jau nebija nekāds montāžs. Tur viss bija pa īstam. Tā datoru nepiezīmēs. Tur jau tā lieta, un, nu, sēdēja laivā, kamēr izdomāju, kā viņš to dabūja gatavu. Un tad šitā pārējiem vajag uz otru pusi, tad šitā, ja? Tieši tā. Viss no šodien iemācīs jaunu skolu. Es mēģināšu to apgūt praksē tagad. Jā, ka te vasarāts viss zaļš. Es domāju, ka skats ir baigi labais. Bet tagad atkal tā straumi tāda, ka varētu mēs tiešām, ja jāmūk no vāciešiem, līdz Saulesgrīvai aizbraukt līdz vakaram. Masalats vispār ļoti labi tajā laivošanai. Es domāju, ka dažās pilsētās lielākās, kur ir taksometrs, nu ir labi, ka tur ir taksometrs. Bet Masalacā mēs var būt laivas, vienkārši vienā galā, centrā paņem. Laivu neroc līdz Skaņam kalnam, tur izlaid. Un tas laivu servis vienkārši paved apakaļ pret straumu laiviņas. Visu vasaru varētu šivrēt. Tāds mazos gabaliņas cilvēks jau reizēm negrib tā baigi laivot, ņemt līdz mugurenes, putru, termos. Vienkārši tā, žaketītē. Izbrauc gabaliņu, apnīk kā pārā, jūties pabraukājies, Facebookam 2-3 bildītes uztaisīs, ko vairāk vajag. Klausies, Kaspar, nu, tev ir kaut kāda tāda stipri virs vidēja empātijas spēja izstāstīt cilvēkam, kurš neko nejēdz pamatus. No kurienes jau tas ir? Labi, jā. Man prieks, ka tu to saki, jā. Bet kur tu to esi iemācījies? Uzmanieties, tā laiva ies ar inerci abrižas tā. Tur skatāties to paturēt, tad viņi pagrīzies taisni. Kur tu to ķērienu esi ņēmis? Pats agrāk kļūdījies? Vai? Nē, man pirms 10 gadiem absolūti nekādas saistības nebija laivā. Es tikai atnācu no Rīgas uz dziļiem laukiem audzināt savus bērnus. Lūk, un
sēdēju laivā un tevis pārunāto filmu atcerējos, kā tu taču Džeksa to laiku kapē. Un tā arī viss sākās. Lūk, un tas ir tikai pirmie 3, 4, pat 5 gadi, tu principā neko nesaproti. Bet būtībā tad tu vienkārši labi atceries savu sākumu, ja tu spēji izstāstīt otram. Parasti jau meistars vairs īsti to iesācēju nesaprot. Tāpat pie maniem atbrauc ciemos cilvēki, kas ir ar ērēšanu saistīti. Un tad es pašos pirmsākumos atceros, ka atbrauc labi zināmi cilvēki, kurus vārdus es labprāt neminētu. Un tad es tā pa maliņu skatījos, kā viņi ērē, un super. Kaut kādā tādā caur sajūtām tu personīgi esi sapratis, kā tas ir, kā ir jādara. Skaties, tas, ko tu stāstīji par to, ka tu lien uz vēderi. Tas ir šitais te variants, ir mazā X vēl. Pats skaties, kā viņi tur sazarot ir. Principā es tur līdz galam nekad neesmu bijis. Tur gan ir visādi entuziasti, kas ir striķīšiem un svecītēm to ir darījuši. Es nofočuši, ja mēs sastrīdamies, tad es tikšu viens pats ārā. Tas ir ko galotnēs? Var iet. Lietas nelīst? Ja vējš pustena saknes, tad labāk nelīst, ne? Tieši tā. Man šitā ir tā vieta, kur tie, kas ilgojās, neiešu pa parastajām turistu takām, paiešu kaut kur citur. Tā labāk gadījumā tu nonāc šitādā citur, kur nemaz, ja laistu turists, es domāju, tā kāds autobus uz pakaļs nošļūkt, lai ne jau visiem te ir iespēja atnākt. Cik liels ir tā salas apmeklētājs skaits gadā, ja mums par šitādu vietu ejam lejā? Zināt, godīgi sakot, jo es ļoti iebilstu par lielām masām šādā objektā. Jo, skaties, šitās te vietiņas, viņas visas ir skaisti nonākuši nostī. Tas ir bijis tā un puk! Jā, viss tā ļoti skaisti. Tas nav omulīgi! Normāli. Šis ir tāds, ka īsti neaicināt te līst iekšā, neaicināt. Tā domā pats. Ja šitas te var nobrukt vēl mazliet vienu eklēra kārtiņu zemāk, tad halā daudz nepļāpāja, ne? Ejam iekšā klusām. Nekāds laipni lūdzam ar te nav un arī nenākt arī nav. Tad varam vēl. Pirms kaut kādiem 4 gadiem tur bija pilnīgi griezti. Tas taču ar puņķiem turās. Jā. Ārprāts. Nekur arī viena kārtiņa nonākas nostī. Jautājums, vai tev ir iekšā aiziet uz nākamo kameru? Ja es tur ielīst nesprūstos, tad mēs varam tur iet. Bet klausies, kurš ir bijis tik drosmīgs, ka viņš ir ielīdz tos 300 metrus? Viņš bija pirmais, un tas nevarētu fanātikas, kas tur nereimējās ar sacību vai man. Man pietiek. Tur ir diezgan bailīgi. Es tur viens pats nekad mūžā neietu. Tie nav joki. Tā līgsnes vairāk par to liecina. Tu redzi smilts, to tici, bet šitas ir tā, kā ir. Tu zini, lieku reiz negribētu tā likteni izaicināt. Izēju tā, paldies, ka neapgāzās, ne? Labi sajūta, ne? Tāda, ka lieki koķetēt nevajadzētu to vietu. Reiz dzīve skaista, ne? Dzīvot gribās. Būtu vajadzētu nākt ar kaut kādu gīdu, ja nāk uz šeit, būtu prātīgāk. Būtu vēlams, jā. Un vienu jāatstāj ārpus. Vienu obligāti. Ar telefonu. Ar telefonu, jā. Bet, var gadīties arī, ka nepietiek ar to. Vajag arī ar lāpstu. Ne tikai ar telefonu. Skaidrs. Uzmanamies. Vienā sagot uzmanamies. Labvakar. Čau, bērni. Ir interesanti, ko tu uzzināji izstāst? Daudz ko jau. Paši smieklīgāko, ko tu uzzināji. Patrik, ko tu stāsti tagad? Nezinu. Nekaut. Droši vien to, ka Peles mācās skolā, vai ne? Jā. Bet tas gan ir Pēļu skola. Un kas tur ir? Direktors Žurka? Ja vecā Pele? vecā. Vecā Pele tur ir direktors. Ļoti labi. Cik viņas tur ir? 300 cik? 1000. Tu pazaudēji 1000 Peles? 300 tu atcerēji? Ejam parādiet, kura pēle jums labāk patīk. Ejam? Šitās ritīgās. Pēļu kāzas. Pēļu kāzas. Vissmukākās tās, vai ne? Meitenēm patīk, ka rozā ir un ka spīdīgs, vai ne? Un kuras tev patīk vislabāk? Šitā zelta?
Eleganti. Uzreiz kāda forša kleiti. Viņa dekoltē līdz ceļgalēm ir iedomājies, kas pa peli. Tas taču ir vienkārši pa smuko. Kur tu vēl tādu ieraudzījis? Tā varētu būt izgatavot tepat uz vietas Masalicā. Nav. Visas ir no Kanādas šīs te. Vai jūs vēlnus redzējāt? Vēlnes! Ejam skatīties? O, johaidīt, ja vēlni ir lielāki par tām pelēm, ne? Un daži nemaz pēc vēlniem neizskatās. Viss tās pēc parastiem onkolīšiem, ne? Kurš ir lačplēs? Tas ar to sēni rokās? Tā nav sēne? O, kas tas ir? O, kas tas ir? Vairoks. Mot sēne nav, bet kas tas ir, jūs nezināt, ja? Vairoks. Ļoti labi. Kultūra izakā visi veidojas viens cilvēks Valters Kirte. Praktiski bez jebkādas mākslinieckās izglītības ar tādu milzīgi lielu dievu dot talantu. Un tas ir tas foršākais, ka katrs kultūrīs ir vai nu zināms, vai atgadījums, nostāsts. Vai kaimiņš? Kaimiņš arī. Jo, kā jūs domājat, ko šitie dara? Man liekas, ka jūs arī nedomājat. Precās? O, ko ne, vai ne? Mierīgi varam kā Redzat, precās. kāda ir paudze? Nē. Valters Kirte ir goda pionieros uzņemts, un meitenīte apsilāk, ka viņš cik savu. Vecais onkols tiek uzņemts pionieros. Ļoti labi. Jūs zināt, kas ir pionieri? Mēs runājām. Jā, tam sarkanas lakatiņi. Sarkans lakatiņš. Organizācija. Tas ir kaut kāds ārprāts diena pagājis, nav bijis pat laika ieklausīties sevī. Visu laiku kaut kas bija jādara. Tam mums bija jābrauc ar laivu, tajā lien nalā, tajā uz muzeju. Vienīgais, ko varam jau izsecināt, ka Masalicā ir labākais turisma informācijas biroja vadītājs, kādu mēs esam redzējuši. Un Masalicā cilvēki visi, pilnīgi visi bija baigi foršie. Gan čalis, kas iedeva laivu, gan arī kundzes muzejā, gan arī meitene kafejnīcā, visi, kas nāca pretī. Kaut kādi jauko cilvēku ādi ir, tā kā brauciet uz Masalicu. Te ir ko redzēt, un tas tur tumsā aizmugurē ir skaņais kāns. To mēs redzējām tikai tumsā.